Šodien tātad mums notiek klātienes seminārs, lai stiprinātu sadarbību ar pašvaldībām. Tas, ko mēs vēlamies arī šodien no šī mūsu semināra, gan detalizēti izstāstīt, kas tad ir tās pirmās aktivitātes, ko mēs īstenosim jau 2025. gadā, un kas ir tās aktivitātes, ko mēs gatavojamies īstenot 2026. gadā. Tātad domājam kopā, domājam, kā atrisināt katru lietu, lai mēs spētu nodrošināt vislabāko atbalstu. Un tagad par manu komandu. Skaidrs, ka katram projektam ir komanda, kas pie šī projekta ieviešanas strādā. Jo komandā mums ir cilvēki, kas strādās ar reģioniem. Šodien bija iespēja pašvaldībām ieraudzīt, kas tad ir tas konkrētais reģionālais koordinators, ar kuri viņi sadarbosies tātad visciešāk. Es kā reģionālais koordinators noteikti esmu sadarbībā ar konkrēto reģionu, konsultēju, atbalstu un palīdzu. No savas puses apsolu, ka būšu vienmēr pieejama sarunām, klātienē, domnīcām, sadarbībai. Un es domāju, ka tā mēs ļoti daudz ko panāksim. Skola kopienā būs ar ļoti lielu pienesumu tādā apsvērumā, ka mēs sakārtojam starp institūciju sadarbības lietas, ka mēs akcentu liksim uz individuālo līmeni bērniem, ka būs šie partnerības projekti, kur skolas noteiktas pašvaldības ekosistēmas ietvaros varēs sadarboties. Mēs aicināsim pašvaldības, reģionu pašvaldības sanāks vienā vietā un pašvaldības mēs ļoti gribētu redzēt, lai tur būtu cilvēki, kas jau no jūsu puses būs tie, kas rakstīs tos projektus, jo rudenī mēs plānojam šos te projektu uzsākumus. Man šķiet, ka svarīgākais vēstījums, ko šis projekts varētu ienest, ir tas, ka bērnam tieši es esmu vajadzīgs, mani redz, dzird, man ir pieaugušais, kam es varu uzticēties, uz ko paļauties. Projekta ietveros ir paredzēts atbalsta pasākums, mentora individuāls atbalsts. Šie mentori būs piesaistīti pašvaldībām un būs iespējams individuāla atbalsta plānā izvēlēties šo atbalsta pasākumu. Mentori tiksies ar izglītojumiem. Šie izglītojumie ir no 13 gadu vecuma. Tiksies ārpus izglītības iestādes. Veidos, cerams, labas attiecības, motivēs, iedvesmos un, teiksim, mēģināsim izmantot šīs neformālās izglītības metodes, lai tiešām mūsu izglītojumie paliktu izglītības iestādē un arī pabeigtu 9. klasi un arī turpmāk dzīvē atcerētos, ka vienmēr ir kāds, kas viņus atbalsta. Jo mēs ļoti labi zinām, ka mums nav tikai mans bērns, mums ir mūsu bērni, un tas nozīmē, ka nav svarīgi, viņš ir Jēkabpilī, Daugavpilī, Talsos, Kuldīgā vai Ventspilī, bet viņi visi ir mūsēji, un mēs vienot skatāmies uz viņu vajadzībām. Tās gaidas no kolēģiem ir pietiekami lielas, jo viņu pusē ir pietiekami liela vajadzība pēc atbalsta. Jau šobrīd ir izpratne par to, kas tad projektā būs un ko projekts dos. Savstarpēja uzticēšanās. Tas ir ļoti svarīgi. Savstarpēja uzticēšanās. Tas varētu būt arī tas tāds atslēgas vārds. Ejam kopā ar skolu tajā brīdī, kad esam gatavi.